No Latvijas ar saules smaržu stāsti plūst kā dzidra straume. Kanāls latvieši Itālijā sasilda sirdi katrā mājā. Caur ekrānu tilts starp zemēm ar pazīstamām mīļām tēmām. Kā dziesma, kas vieno mūs, lai kurp vien ceļš vedīs. Sveiki, skatītāji! Kā jums iet? Viss labi? Lai jums jauka diena! Šodien neliels video par mājas remontu. Jau biju domājis, ka sienu esmu saremontējis. Paskatījos, man vēl sārsiena ir kaimiņa teritorijā. Domāju, paņemšu nost sētu. Paskatīšos, kā tad jūtas mana siena šeit. Un paskatījos, ak vai, siena šeit jūtas diezgan slikti. Šī ir kaimiņa teritorija, aiz sētas. Šo neviens neredz, un neviens par šo nezina. Bet, ko tas nozīmē? Pareizi. Tas nozīmē, ka man vēl ir priekšā diezgan krietnas darbiņš. Gribēju teikt, sienas epopeja beidzas, bet nē, sienas epopeja nebeidzas. Laikam ar māju pa lielam arī nekad nekas nebeidzas. Tā tad jauna darba fronte, tā izskatās patreiz, un sākam remontu. Rādīšu, kā man veicās procesā. Tāda man te sanāca, kā pie mums Itālijā saka, pirmā roka. Pirmā kārta. Jā, te sals pa ziemu nav. Un betona apmalītes te reti kur taisa. Taču man laikam vajadzēs kaut ko izdomāt. Blakus arī, kur ēkai apmalīti ir. Vismaz no blokiem. Man nav. Man arī kaut ko tādu vajadzētu. Darbi iet uz priekšu. Paldies, ka man sekojat. Turpinam remontu. Sveiki, skatītāji! Šī ir nākošā diena un jau nākošā kārta. Mēģināju atrakt mājas pamatus. Es jau teicu, māja atrodas uz klints. Un dziļāk ierakties nekā patreiz man nesanāca. Kā ir, tā ir. Vēršam visu, ko varam par labu. Lēnā garā kaut kas mainās. Varbūt arī gluži redzēt to nevar. Bet vismaz mēģinu darīt visu iespējamo. Un pēc sienas nošpaktelēšanas arī šī siena tiks krāsota baltā krāsā. Darba vēl daudz, bet gan jau soli pa solim. Viss izdosies.